Aizvītajā nedēļā domājot par mūsu šīs dienas tēmu, brīnumainā atzimšana, es domāju par tām atzimšanām, kas ir notikušas agrākos laikos uz mūsu zemes. Un proti tieši to laiku, kad Kristus bija uz zemes, šīs staigāja pa šo zemi. Vai jūs arī kādreiz lasot Bībeli, lietojat savu iztēli, lai labāk stādītos priekšā, kā tas varēja notikt, par ko ir rakstīts Bībelē? To darot, mēs atdzīvinām notikumus, un tie mums sāk uzrunāt daudz dzīvāk un spēcīgāk. Un arī es domāju par to, kāds bija Kristus, kad viņš staigāja pa šo zemi, kad katrs viņa spērtais solis, katra viņa izteiktā doma bija par svētību un atzimšanu gan cilvēkiem, kas viņam apkārt, gan arī plašākā nozīmē. Un tā nebija tikai atzimšana un spēcīga ietekme, ko viņš atstāja uz vienu pilsētu, vai uz vienu valsti, Izraēlu, bet mēs redzam satrauktos farizejus, kuri ir neizpratnē un domā par to, kā saglābt savu autoritāti savā zemē, un viņi šeit apspriežot Kristus radīto saviņojumu savā tautā, izsaka šos vārdus: visa pasaule viņam iet pakaļ. Tas ir rakstīts Jāņa 12:19. Visa pasaule farizeju acīm jau sekoja Kristu. Un tiešām šis iespējas bija tik grandios. Un tad mēs turpinām sekot līdz šiem vēstures notikumiem, kad Kristus tiek no mācekļiem paņemts, ja viņš pats atvadās no viņiem un paceļas debesīs un atstāja šo savu augsto uzdevumu sludināt evaņģēliju visām tautām, ciltīm un valodām. Un tad mēs lasām apustuļu darbos, kā mācekļiem veicās ar šo pienākumu. Un atkal mēs redzam grandioza atmodu, atzimšana, kas aptver daudz cilvēkus. Apustuļu darbu 2. nodaļas 41. līdz 44. pants. Tur ir teikts, kas viņu vārdus, tātad šis ir Pēteris, kas sludina, kas viņu vārdus uzņēma, tos kristīja, un tādā dienā tiem pievienojās ap 3000 cilvēku. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Visus pārņēma bailes, un apustuļi darīja daudz brīnumu zīmi. Pēc tam nedaudz tālāk lasot citus notikumus, 4. nodaļas 4. pantā ir teikts, bet daudz ļaužu, kas šos vārdus bija dzirdējuši, ticēja, un viņu skaits bija 5000. Tātad mēs redzam no 3 jau uz 5000. Par to, ka tas bija milzīgs saviņojums un atmodu, kas nāca līdz šo pirmo apustuļu darbībai, mēs varam saprast arī no 5. nodaļas, kur ir no 14. līdz 16. pantam teikts, un vēl vairāk pievienojos tādu, kas ticēja tam kungam, pulks, vīriešu un sieviešu, tā kā arī neveselos iznesa uz ielām un lika gultās un nestuvēs, lai Pēterim garām ejot, kaut viņa ēna kādu no tiem apēnot. Arī no apkārtējām pilsētām pulks ļaužu nāca uz Jeruzalemi, nesdami neveselus un nešķīstu garu apsēstas, kas visi tika dziedināti. Vai tā nav grandioza atmoda, vai tā nav neparasta tautas atzimšana, ko piedzīvoja šajā laikā, pateicoties evaņģēlija vēstiem, pateicoties Kristum. Mēs varam lasīt šos notikumus un lietot savu iztēli un iedomāties, cik tā bija milzīga saviņošanās. Mēs jūtam šo cilvēku ticības entuziasmu. Mēs jūtam Dieva klātbūtni visā, kas šeit ir aprakstīts. Viņu līdzdarbošanos, zīmes un brīnums. Un tad, kad mēs to lasām un dzīvojam tam līdzi, mēs arī gribētu būt šādu notikumu līdzdalībnieki. Mēs gribētu arī savā dzīvē piedzīvot sevišķu Dieva atklāšanos, iespaidīgus, garīgus piedzīvojumus, savas garīgās dzīves atzimšanu. Tomēr mēs jūtam, ka mūsu garīgā dzīvē bieži vien kaut kas pietrūkst. Mēs gribētu būt garīgāki un tuvāki Dievam, labāki savos raksturos. Tomēr tad, kad mēs
paskatāmies, kādi mēs esam, mēs tomēr neesam apmierināti ar sevi. Kaut kas mums pietrūkst. Aizvadītā nedēļā es internetu sociālajos tīklos, kuros dažos arī es piedalos, atradu tādas interesantas atziņas, kuras es izrakstīju un vēlējos arī jums nolasīt. Tas, acīm redzot, ir kaut kas tulkots no angļu valodas, tomēr cilvēki visā pasaulē, es domāju, diezgan līdzīgi. Un šeit ir teikti tādi vārdi. Savādi gan, ka viena lata monēta liekas tik liela, ka tu dodies uz draudzi, bet tik maza, ka tu nonāc tirgū. Savādi gan, cik garas liekas viena stunda kalpojot Dievam, bet cik īsas ir 60 minūtes zvejojot, spēlējot futbolu vai runājot pa telefonu. Savādi gan, cik garas ir pāris baznīcā pavadītās stundas, bet cik īsas tās ir skatoties kādu filmu. Savādi gan, kādas savienojuma trīsas mums pārņem, kad futbola spēlē tiek noteikts papildu laiks, bet cik neapmierināti kļūstam, ja dievkalpojums ieilgst ilgāk nekā parasti. Savādi, cik liels pūles ir vajadzīgs, lai izlasītu pāris lapus Bībelē, bet ar kādu entuziasmu tiek aprīts kāds 200 līdz 300 lapušu bestsellers. Savādi, kā mēs uzticamies tam, ko raksta avīzes, bet apšaubām to, ko saka Bībele. Savādi gan kādi cīniņi notiek, lai dabūtu pirmās rindas kādās sporta spēlēs, bet tāpat tiek karots par pēdējiem soliem baznīcā. Savādi, ka, lai mūsu dienu plānojumā iekļautu kādu draudzes pasākumu, ir vajadzīgs 2 līdz 3 nedēļas, bet kādam izklaides pasākumam iespraukties mūsu grafikā ir iespējams pat pēdējā brīdī. Savādi gan, cik grūti daudziem ir iemācīties vienkāršo evaņģēliju vēsti tik labi, lai varētu pastāstīt citiem, bet cik viegli tiem pašiem cilvēkiem padodas iegaumēt un izplatīt baumas par kādu citu. Savādi, ka bieži, kad lūdzam, mums nav ko teikt, bet vienmēr atrodas par ko runāt ar draugiem. Savādi, cik naski mēs pieņemam kādu svešinieku padomu doties kādā virzienā, kad esam apmaldījušies, bet cik apdomīgi kļūstam, kad jāpieņem Dieva norādījumu mūsu tālākai gaitai. Savādi, ka cilvēks vairāk uztrauc tas, ko citi par viņiem domā, nevis tas, ko par viņiem domā Dievs. Savādi, ka cilvēkiem liekas, ka viņiem izdosies mūža laikā uz Dievu sasniegt vairāk, nekā esot ar Dievu vienā stundā. Savādi. Droši vien mēs klausoties šīs atziņas, varbūt kādā brīdī pasmaidījām, varbūt pamājām ar galvu, varbūt ne viss no šīm atziņām mums liekas aktuāls, tomēr mums grūti ir tām, ko iebilst. Mēs pazīstam šo cilvēcisko dabu. Mēs zinām, kādi mēs esam. Taču brāļi un māsas ir arī labā vēsts, ka šīs zināšanas mūs nedara laimīgus. Mēs par tām nepriecājamies, mēs tām piekrītam. Mēs gribam, lai kaut kas mainītos un tā nebūtu, lai būtu savādāk. Mēs ilgojamies pēc izmaiņām. Mēs patiesībā ilgojamies, ka kāds pateiks, kā ir iespējams mainīties. Un jāsaka tā, ka šīs ilgas, kuras arī es sevī izjūtu, un par tām domājot, mani atved pie kāda Bībeles stāsta. Tas ir stāsts par cilvēku, kurš arī ļoti ilgojās pēc pārmaiņām savā dzīvē, pēc šādas atzimšanas. Un šis stāsts ir atrodams Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā. Jūs zināt šo notikumu ar Nikodēmu, kurš naktī nāca pie Jēzus. Ticīgais, kurš meklēja vairāk nekā tikai zināšanas, kuras viņam bija pietiekoši daudz. Viņš gribēja piedzīvot vairāk
nekā tikai šo savu pareizo dzīvesveidu, kas lika viņam justies komfortablam un apmierinātam ar sevi. Redzot visu, kas notika un norisinājās ap Jēzu, visu šo saviņojumu un visu šo atzimšanu, visas tautas sekošanu Kristumu, viņš arī vēlējās piedzīvot kādu brīnumainu atzimšanu. Un tad, kad viņš sastapās tajā naktī ar Jēzu, protams, Kristus redzēja viņam cauri. Viņš redzēja šīs viņa ilgas, un tāpēc Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas no 5. līdz 8. pantam ir teikti šie Kristus vārdi, kur ir tēmēti tieši problēmas sirdī, no 5. līdz 8. pantam. Patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Kristus šeit runā Nikodēmam par piedzimšanu no jauna, piedzimšanu garā. Interesanti, ka tās ir arī tās pašas frāzes un atziņas, kuras mēs dzirdam arī šodien. Arī šajā lūkšanu maratonā tas izskan. Mēs dzirdam par tām runājam. Mēs vēlamies to piedzīvot. Mēs saprotam šo vajadzību. Jā, mēs to saprotam. Taču mums ir arī jautājums, kā? Kā mēs to lai piedzīvojam? Kā mēs to varam savā dzīvē piedzīvot? Un tas ir pārsteidzoši, ka arī Nikodēmam bija šis jautājums. Kā? Kā var notikt šī atzimšana garā, par ko tu Kristu runā? Un šis jautājums ir 9. pantā. Nikodēms atbildēja, kā tas var notikt? Un Jēzus atbildēja uz Nikodēmu jautājumu, kā tas var notikt. Un šī atbilde ir rakstīta 3. nodaļas no 11. līdz 21. pantam. Patiesi, patiesi, es tev saku. Mēs runājam, ko zinām, un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsiet, kad es jums stāstīšu par debes lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis, cilvēka dēls. Un kā Mūzus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dievu vienpiedzimušā dēla vārdiem. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Jo ik viens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņu darbi netiktu atklāti, bet kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi, ka tie ir Dievā darīti. Citāts beidzās. Tie bija Kristus vārdi. Jēzus atbildi uz Nikodēmu jautājumu, kā? Vai jums šķiet, ka tā bija laba atbilde? Vai jūs sapratāt, ko Jēzus teica Nikodēmam? Vai jūs jūtat, ka tā ir atbilde uz jautājumu, kā? Vai šie Kristus vārdi atbild arī uz jūsu jautājumu, iespējams, kas ir radies? Kā notiek atzimšana? Ja varbūt jums šķiet, ka tie ir izvairīgi vārdi, vai Jēzum vajadzēja teikt atbildes, kas samulsina viņa klausītājus? Vai Jēzum vajadzēja izvairīties no atbildēm uz tik vienkāršiem un tiešiem jautājumiem?
Vai Jēzus meklē kādus citas atbildes, nekā tās, kas bija pašas svarīgākās? Es esmu dzirdējis un lasījis visdažādākās atbildes uz jautājumu, kā notiek atzimšana, kā notiek cilvēku izmaiņas, brīnumainas pārvērtības cilvēku dzīvē. Bet šī ir Kristus atbilde uz šo jautājumu. To saka Jēzus. Ko īstenībā Jēzus šeit pasaka? Ja mēs pārdomājam šo garo fragmentu, tad būtībā šeit varam izdalīt 3 lietas. Vispirms Jēzus runā par savu krusta nāvi un par Dieva žēlastību. Viņš saka, skaties uz krustu, kā toreiz tuksnesī. Ļaudis skatījās uz paaugstināto čūsku. Pieņem šo Dieva žēlastību, šo piedošanu, kas tev tiek dāvāta bez maksas. Pēc tam viņš runā par ticību Dieva dēlu. Tici tam, ko Dievs savā mīlestībā ir sūtījis. Un viņš noslēdz savu atbildi ar gaismas un tumsas tēmu, ar dzīvošanu gaismā. Interesanti, ka ja mēs šīs 3 lietas izdalām un salīdzināt arī ar vēsti Laodiķejas draudzē, kur mēs vēl pirms brīža klausījāmies, tad šeit ir tieši tās pašas 3 lietas. Zelts, baltas drēbes un acu zāles. Tas ir tieši tas pats padoms, ko Kristus šeit dod Nikodēmam, ko viņš deva arī Laodiķejas draudzē. Tas ir svarīgs padoms. Patiesībā Jēzus šeit sniedz sekojošu atbildi Nikodēmam. Nikodēm, tu gribi brīnumainu atzimšanu? Skaties uz manu krustu. Tici Dieva mīlestībai un žēlastībai. Dzīvo gaismā. Kristus ir gaisma. Tad dzīvo kopā ar mani. Lūk, šāds ir Bībelē atrodamais, Kristus vārdos saklausāmais ceļš uz atzimšanu, ko piedāvā Jēzus izslāpušajai dvēselī. Vai nav vienkārši? Vai nav skaisti? Dažreiz māc teikt, Jēzus tas ir viens, bet mums vajag svēto garu. Jā, tā ir taisnība. Es atceros, pirms dažiem gadiem pie mums draudzē viesojās evaņģēlists Rons Kruzē. Jūs atceraties šos saviņojušos seminārus? Jā, viņa tēma arī bija svētā gara tēma. Tāpēc arī man bija interesanti atrast laiku ar viņu tikties, personīgi intervēt viņu priekš radio raidījumu. Un es domāju, ja šis cilvēks gatavo savu doktora disertāciju par apustuļu darbu grāmatu un ir iedziļinājies arī svētā gara tēmā, viņš noteikti varēs atbildēt jautājumu, kas man arī urdīja. Un es viņam jautāju par šo lietu. Ko nozīmē tikt kristītam ar svēto garu? Un es atceros, ko viņš atbildēja uz šo jautājumu. Viņa atbilde bija ļoti vienkārša. Jūs atceraties to? Kristītam ar svēto garu nozīmē nomirt savam es. Tik vienkārši atbilde. Man atkal gribas teikt, es esmu dzirdējis ļoti daudz aprakstus un dažādas rakstus un grāmatas lasījis par šo tēmu kristīts ar svēto garu. Bet šī atbilde, man liekas, ka bija ļoti izsmeļoša un pateica ļoti daudz. Kristītam ar svēto garu nomirt savam es. Cik vienkārši. Kad mēs kaut ko savā dzīvē nesaprotam vai līdz galam neizprotam, tad mūsu skaidrojumi parasti ir ļoti sarežģīti. Bet tad, kad mēs kaut ko līdz galam saprotam, tad mūsu atbildes kļūst ļoti vienkāršas. Jo viss ģeniālais ir vienkārši. To nozīmē svētais gars, kas ienāk kristiešu dzīvē. Cilvēks nomirst savam es. Dāvids teica psalmos,
Tu esi ap mani no visām pusēm. Viņš šeit domā par Svēto garu. Kristus Jāņa atklāsmes grāmatā saka, redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Kad cilvēks atsakas no sava es, kad viņš liek savā dzīvē Dievu pirmajā vietā, nevis savas intereses, kad viņš atdara durvis un viņā ienāk Jēzus un Svētais gars. Un, mīļie draugi, es gribu teikt, ka gan Kristus, gan Svētais gars ir nešķirami. Viņi ir nešķirami draugi un nevar notikt tā, ka jūs savā dzīvē ielaižat Kristu, bet neielaižat Svēto garu. Nevar dabūt vienu bez otra. Viņi abi ir kopā, tāpat kā kopā ir jūsu vārds un uzvārds. Tāpat jūsu dzīvē ienāk Kristus un Svētais gars. Un Jēzus šajā tandēmā ir galvenais, jo Jāņa evaņģēlija 16. nodaļas 14. pantā Jēzus saka par garu, tas mani cels godā. Tad, kad jūs savā dzīvē nolēmāt sekot Kristu, kad jūs nolikāt malā savu iepriekšējo dzīvi, kad jūs atteicāties no tā, kas jums traucēja, no grēka, kā Bībeles saka, kas ap mums pīnas un tīnas, kad jūs no tā atteicāties, jūs atdarījāt durvis Kristumu. Un tajā brīdī jūsos ienāca arī Svētais gars, kurš jums deva ilgas vēlēšanos būt kopā ar Kristu, palikt gaismā, būt šajā sadraudzībā. Pazīstams mūsdienu teologs Toms Vraits, runājot par Svētā gara izliešanos Jāņa apostoļu darbu grāmatas 2. nodaļā, saka, ka mūsdienās reizēm pastāv arī maldīgs priekšstats, ka gara pildījums, gara nākšana pār cilvēku ir paredzēts iemigušu un kūtru kristiešu pamodināšanai un pārvēršanai dedzīgos lieciniekos. Jā, tiešām es arī esmu dzirdējis šādus skaidrojumus. Paguris, iemidzis kristietis, viņam ir nepieciešams Svētais gars, kas viņu pamodinās, sapurinās. Taču šis teologs, kurš ir šobrīd pasaulē ļoti atzīts tieši dēļ savu bībeliskā skaidrojumu, viņš saka, bet pagaidiet, mācekļi apostoļu darbu grāmatas 2. nodaļā nebija iemiguši un aizsnaugušies kristieši, ka viņus vajadzēja sapurināt un pamodināt. Šis teologs parāda, ka patiesībā apostoļu darbu 2. nodaļas aprakstā vasaras svētku notikums seko ļoti cieši aiz Jēzus Kristus pacelšanās debesīs. Tas nozīmē, ka visas šīs gara varenās izpausmes ir jāuztver kā Kristus darba turpinājums uz šīs zemes. Kristus aiziet, lai ar jaunu spēku atgrieztos savos sekotājos. Svētā gara darbs ir Kristus darbs mūsos. Mums jānomirst savam es un jādod savas dzīves stūra Jēzus rokā. Tā ir īstā atmoda. Tā ir atzimšana garā un patiesībā. Autors Džins Hombergers grāmatā Escape to God mūsu garīgo dzīvi salīdzina ar amerikāņu kosmosa kuģa misijas Apollo 13 stāstu. Daudz no mums, arī es tai skaitā, šo laiku nepiedzīvoja, bet varbūt starp mums ir kādi, kuri atcerās šos satraucošos notikumus, kas notika saistībā ar Apollo 13. Iespējams, ka kādi redzējuši 1995. gadā uzņemto filmu ar šādu pašu nosaukumu Apollo 13, kur komandieru Džimu Lovelu tēlo aktieris Toms Hanks. Filma tika atzīta par ļoti pareizi atainojošos šos dramatiskos notikumus. Apollo 13 bija
7. amerikāņu kosmiskā misija ar cilvēkiem un 3. misija pēc kārtas, kurai bija paredzēts mērķis nosēšanās uz Mēnesi. Un tā notika 1970. gada 11. aprīlī, kad kosmosa kuģis pacēlās un devās savā ceļojumā uz Mēnesi ar 3 kosmonautiem uz borta. Tajā brīdī, kad tas notika, tas bija jau, kā jau es minēju, 7. kosmosa misija un jau 3. pēc kārtas, kad jānosēžas uz Mēnesi. Liela cilvēku interese par to nebija. Protams, ziņu raidījumi par to stāstīja, kaut ko paziņoja, taču tik liela ažiotāža, kāda tā bija sākumā, vairs nebija. Līdz vienam noteiktam brīdim, kad lidojuma 3. dienā vadības centrs uz Zemes, kas atradās Hjūstonā, izdzirdēja satrauktu kosmonautu ziņojumu. Hjūstona, mums ir problēma. Kas bija noticis kuģa tehniskajā modulī, kur uzskatīja patiesībā par nesabojājumu, notika skābekļa tvertnes eksplozija, kas būtībā bija trieciens pa kuģa sirdi. Skābekli un ūdeņradi šajā lidojumā izmantoja, lai ražotu elektrību, siltumu un arī ūdeni, kuram bija jādzesē visas elektriskās iekārtas. Tas nozīmē, ka šim balonam sprākstot, šis kosmosa kuģis palika bez elektrības, bez siltuma un arī viņu krājumi skābeklim strauji samazinājās. Un tajā brīdī visas pasaules uzmanība tika pievērsta šim notikumam, kosmonautu izmisīgajai cīņai par savu dzīvību. Un lūk, šis autors Hambergers tad pievērš mūsu skatienu mums pašiem. Vai arī tava dzīve tev kādā brīdī nešķiet kā šāds labi uzsākts, taču kādā brīdī kļuvis neveiksmīgs lidojums, kad tu saproti, ka pēkšņi izrādās, ka kaut kas ir bijis pilnīgi nepareizi. Tev ir vadījuši nepareizi motīvi, nepareizi mērķi, nepareizas intereses. Tu kādā brīdī saproti, ka tavas garīgās dzīves kuģis cieš smagu katastrofu, un tev ir nepieciešama glābšana. Kā noslēdzās stāsts par Apollo 13? Misijai bija jāatsakās no iepriekš izvirzītā mērķa nosēsties uz Mēnesi, kam viņi visi, šie 3 kosmonauti, bija tik nopietni gatavojušies, gadiem ilgi. Komandieris Džims Lovils jau 2. reizi redzēja Mēnesi viena kuģa iluminātorā, un tā arī nekad savā dzīvē nepiedzīvoja, ka viņš varēja izkāpt uz Mēnesi virsmu. Viņam nebija uz to lemts nosēsties. Un komandai bija pilnībā jāpaļaujas uz lidojuma vadības centra kompetenci, uz instrukcijām, kas tika dotas no Zemes, kur tika sasauktas ārkārtas sanāksmes, kur sanāca kopā inženieri un viss tehniskais personāls, kas bija strādājuši pie šī kuģa konstrukcijām un centās paveikt neiespējamo. Necilvēcīgos apstākļos, augstumā, skābekļa trūkumā, beidzoties elektroenerģijai, komanda izdarīja neiespējamo. Lidaparātu, kas bija paredzēts, lai nosēstos uz Mēnesi, viņi pārtaisīja, lai ar to varētu atgriezties uz Zemes. Nevienu mirkli viņi nepalika bez sakariem ar Zemi, un viņi izpildīja precīzi visus tos norādījumus, ko viņiem sniedza šis lidojuma vadības centrs. Arī mūsu dzīvē, mūsu garīgajā dzīvē, ir patiesībā šāds lidojuma vadības centrs. Un tas ir tieši tas, kas ir nepieciešams mums. Atteikties no saviem plāniem, noliekot malā mērķus, kurus sasniegšanā visa vadība ir bijusi manas paša rokās,
un uzticēties mūsu vadības centram, Jēzum Kristum, nodot viņa rokās visu, ļaut viņam būt manas dzīves centrā. Apollo 13 laimīgi atgriezās uz zemes 1970. gada 17. aprīlī. Šī 7 dienas ilgusī misija kļuva par pasaulē pirmo un lielāko glābšanas operāciju kosmosā ar laimīgām beigām. Jēzus saka, Jāņa evanģēlijas 8. nodaļas 37. pantā, kas nāk pie manis, to es tiešām neatstāšu. Mīļie brāļi un māsas, iesim pie Kristus, atvērsim viņam mūsu sirds durvis, lai viņš ir mūsu dzīvi noteicējis, un tad mēs piedzīvosim šo brīnumaino atzimšanu. Amen.